Sveiki! Šodien ir 2. jūnijas. 2. jūnijas ceļojuma 2. diena. Esmu no viesnīcas izrakstījies, tagad sēžu tramvajā, braucu uz Varšavas centru, mazliet apskatīt centru. Vecpilsētu, es domāju, nu, tādu kaut kādu līkumu izstaigāt, nezinu, varbūt kādu suvenīru nopirkt, kaut ko tādu. Un tad arī būs, jā, kādiem 2 es došos uz lidostu, un vakarā jau būs lidojums uz nākamo vietu. Ja, tā kā nākamā vieta būs kaut kur, pagaidām es vēl neteikšu, kur. Vakarā to jūs uzzināsiet. Jā, nu gadījās nepareizā virzienā iekāpj gandrīz ārpus no centra. Jābrauc atpakaļ, jā, no te uzreiz nāk trambuls. Bet, nu, labi, vismaz pavizinājos pa pilsētu un arī ok. Jā, priekšā. Tā, un tagad jābrauc uz M1 Kabati virzienā. Vienu pietur tikai līdz Ratušu arsenālu. Labi, tā arī darīsim. Esmu laikam izkāps pareizi. Tieši Vecpilsētu, tāpatām blakus. Tam. Te būs jāuzkāpt augšā pa trepēm. Un tad, es domāju, būs vērts pastaigāt, paskatīties, kas te ir. Jā, un tepat Behas laiž gājējus. Tas vienkārši kaut kāds super. Bet, nu labi. Latvijā jau arī laiž, nav vairs tik bēdīgi. Bet, nu jā, tā šeit izskatās. Pagaidām es vēl nezinu, kas tās pēkām ir, bet staigājot, protams, kaut kāda skaidrība radīsies. Tā kā laika apstākļi ļoti labi. Sāk īstenībā mazliet iesvīst. Ļoti ceru, ka lidostas loungeā būs pieejama duša, tad noteikti es to izmantošu. Bet, ja ne, nu neko darīt. Žēl man tos blakus sādātājs lidmašīnā. Jā, es, protams, nekad sēdvietu nerezervēju, nemaksāju par to. Nu, loģiski. Līdz ko random izvēlētas vietas, iedod vietu pa vidu. Nepieejas, nepieloga, bet tieši pa vidu. Un esmu gan pilnīgi droši, ka lidmašīna būs pilna. Tā parasti tas notiek. Tā, un esmu trāpījis te pasākums, skatos, vai militārā parāda.
Jā, šeit ir interesanti. Jā. Esmu Varšavas vecpilsētas pašā centrā. Un šeit ir Varšavas nāriņa. Tūlīt jūs redzēsiet. Tātad, un, kā leģenda vēsta, 2 nāriņas peldējušas no Atlantijas okeāna uz Baltijas jūru, un 1 palika Kopenhāgenā. Ja? Un tur viņai uzcelts piemineklis, un tā kļūst par to Kopenhāgenas slaveno nāriņu. Savukārt šī iepeldējusi Vislā, nu es tā sapratu, ka Vislā, un tur, kā nu tur sanāca, palīdzēja tur vietējiem iedzīvotājiem, un tad kaut kādu zvejnieku viņi sagūstīja. Jā, sagūstīja, bet tad tur atkal vietēji iedzīvotāji viņi tur atbrīvoja, un pateicībā viņam sargāja pilsētu. Tāpēc viņi ir attēloti ar vairogu un zobenu, un, protams, balodis augšā, tā ir arī neatņemama sastāvdaļa. Tāds īsais stāstīņš. Bet, pa visu laukumu, šī jau ir tāda, turistī vieta, ja, te pilns ar turistiem, tā ka, varat paskatīties. Nē, ir jau skaisti, ja, un patiesībā ir baigi muļķīgi, ja, ceļotāju grupās visu kaut kur meklēt, kur ir, iesakiet vietu, kuru nav turisti. Nē, kāda problēma, jo mēs paši esam turisti, un līdz ko sāksim braukt uz to vietu, kur nav turisti, un tur atkal radīsies daudz turistu, un atkal vairs negribēsies tur. Tāpēc vienkārši ir jāizbauda ceļojums, jāredz skaistas vietas, dažreiz arī kaut kāda informācija jāievāc, nevis tāds pliks objekts jāpaskatās, jo patiesībā katram piemineklim, katrai statujai, katrai ēkai aizmugurē ir kaut kāds stāsts. Te ir ārkārtīgi daudz skaistas ēkas, varbūt varat redzēt, ka katra ir pilnīgi savādākā krāsā, savādākā tonī. Katrai no šīm ēkām ir savs stāsts. Diemžēl, man nesanāks viņas izstudēt, es esmu pa slinku tam, bet vispār iesaku to darīt atbildīgi.